nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Balta saule spīd, visapkārt jūra, jūra vīra. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Vai jūs zinājāt, ka kaķi savu saimnieku gaida ilgāk un pacietīgāk? Jā, ir izpētīts, ka saimnieka prombūtnes laikā suns var skraidīt no vienas istabas uz otru, pārdzīvot un raudāt, bet kaķis šķiet sastingst. Neskraida apkārt un nemeklē cilvēku. Kaķi vienkārši gaida, bieži vietā, kur nu pat bijis viņa cilvēks. Gaida ilgi, gaida pacietīgi, bet ar dziļi slēptu trauksmi. Pētījumi apliecina, ka atšķirtības stress kaķiem bieži ir lielāks nekā suņiem. Saimnieka prombūtnē tiem zūd apetīti un paaugstinās nemieris. Vai jūsu kaķis jūs sagaida uzreiz pie durvīm? Viņš ir noilgojies, beidzot sagaidot savu cilvēku atnākam. Mēs savukārt ceram, ka jūs visi esat pamodušies, satikušies un sabučojuši savus mīļos un uzticamos draugus, un visi kopā esat gatavi noskatīties brīvdienu raidījumu Ķepa uz sirds. Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties. Sunim plankumiem izkrīt spalva, vai alopēcija ir ārstējama? Pūkainais huligāns ar mīlīgu raksturu. Iepazīstam turku Angoras kaķi. Kompanjons visās dienas gaitās. Kāda ir dzīve kopā ar mājas sesku? Katrs suņa saimnieks vēlas redzēt sev blakus veselu, sakoptu un arī vizuāli pievilcīgu četrkājaino draugu. Bet kas notiek, ja realitāte atšķiras? Piemēram, sunim ir konstatēta alopēcija, plankumi, jo vietām izkritusi spalva. Šī tēma ir jūtīga un par to bieži izvairās pat runāt. Arī vairāki uzrunāto suņu saimnieki atteicās no intervijas vai vēlējās palikt aiz kadra. Par alopēciju sauc matu zaudēšanu, bet tā nav diagnoze. Drīzāk simptoms, kas uzrāda problēmu. Atkarībā no saslimšanas spalva izkrīt no dažādām ķermeņa daļām. Alopēcijas ir divu veidu – iekaisīgās izcelsmes un neiekaisīgās. Iekaisīgās izcelsmes – tas ir bakteriālās, sēnīšu vai parazitārās izcelsmes saslimšanā, kas iekļūst mata folikulā un liek tam matam izkrist no mata folikulē. Neiekaisīgās dabas saslimšanas izsauc alopēcijas, izsauc kaut kas cits. Tas var būt hormonālās problēmas, tas var būt saistītas ar vecumu, tas var būt saistītas ar mata augšanas ciklu. Un atkarībā no tā, kas notiek, mēs mēģinām saprast, kāpēc tas tā notiek. Alopēcija joprojām tiek pētīta, bet viennozīmīgu faktu, kāpēc tā rodas, nav. Ir likumsakarības, kas saistītas ar alopēciju konkrētu suņu šķirņu vidū. Matu izkrišanai visbiežāk pakļauti špici, franču buldogi, angļu buldogi un takši. Tāpat nav pierādīts, ka matu griešana un grūmings izraisa alopēciju. Tas viss nav medicīniski apstiprināts, un ārste tās sauc par baumām. Klīst baumas par to, ka tas var būt īsas matu frizēšanas, matu raušanas, matu nepareizas kopšanas dēļ. Diemžēl līdz šim tam arī nav pierādījuma. Tad nav teikts, ka suns, kuram apgriezīs īsi matus, attīstīs alopēciju īks. Bet suņu īpašnieki, kuru mīlulis sācis zaudēt spalvu konkrētās vietās, bieži vien pārprot alopēciju un kaunās par savu suņu izskatu. Meklē vainīgos pie audzētājiem un grūmeriem, aizvien vairāk veicinot baumas par to, ka alopēcija ir slimība un ka tā rodas no suņu matu griešanas.
ja tā ir neiekaisīga alopēcija un ja tā ir tieši alopēcija X, kuru mēs redzam špiciem, tad sunim tā ir tikai estetiskais defekts. Suns no tā necieš, suns no tā nekādīgi netiek ietekmēts ar saviem apkārtesošiem suņiem, un mēs lūdzam saimnieku saprast, ka tas ir estetiskais defekts un ārstēšanā pielietot tikai to, kas ir droši sunītim. Alopēcija biežāk parādās jaunākiem suņiem, taču spalva var sākt izkrist jebkurā vecumā. Saimniekam jācenšas saprast, kas notika pirms tam. Iespējams, sunim bija alerģija un tas mehāniski izkasīja savus matus, tāpēc radās vietas bez spalvas. Savukārt neiekaisīgās alopēcijas parādīšanos būs jādiagnosticē pie veterinārā ārsta. Sākums parasti tiem suņiem ir uz ķermeņa. Ķepas, galva vienmēr ir mazāk skārtas. Un pirmās pazīmes šim sunītim var redzēt šeit apakšējā ķermeņa daļā, ka mati kļūst rētāki, mēs redzam cauri matiem ādu, un tad alopēcija progresē uz augstākām ķermeņa daļām. Ja mēs paskatīsimies jau šeit, var redzēt, ka mati kļūst rētākie. Bet ko darīt? Pirmkārt, pieņemt savu mīluli tāds, kāds tas ir. Suņa dzīves kvalitāti laukumi bez spalvas neietekmē. Var piemeklēt arī drēbītes, ko uzvilkt sunim, lai to uzpucētu. Ir arī procedūras, kas stimulē ādu un var ietekmēt matu ataugšanu. Efektivitāte tām ir ļoti augsta, bet tās jāveic narkozē un apvienot, piemēram, ar zobu tīrīšanu nevar. Tas, ko es redzu savā praksē, ka pie manis nāk dzīvnieki, kuriem izmantoja dermarolleru bez narkozes vai ķīmiskos skrubjus, kas satur ķīmiskās vielas, kuras izraisa ķīmisko apdegumu ādai. Tas var līdzēt, bet padomājiet, kādām sāpēm iet cauri dzīvnieks, lai atjaunotu savus matus. Mezoterapiju izmanto tikai tad, ja iepriekšējie mēģinājumi atjaunot spalvas augšanu bijuši bez rezultāta. Bet jāatceras, ka veikt manipulācijas var tikai vispārējā anestēzijā, pirms tam labi izvērtējot dzīvnieka veselības stāvokli un nepieciešamību. Mīlīgajam Amim ir 4 gadi, un pirms pusotra gada suņu puika tika atrasts vairākas dienas klaiņojot pa Baldones pagastu. Patversmē viņš ir sevi parādījis kā ļoti mīļa rakstura un nosvērts suns. Viņš ļoti mierīgi staigā pie pavadas un pastaigu laikā glaužas klāt cilvēkam, lai saņemtu glāstus. Amis lieliski satiek ar citiem suņiem, labprāt ar tiem spēlējas. Būs lielisks kompanjons ģimenei ar bērniem. Vislabāk jutīsies privātmājā ar žogu, bet ticam, ka viņš varētu labi uzvesties arī dzīvoklī. Arī dzīvnieki ir modes upuri, visbiežāk ārienes dēļ. Pavairotāji to zina un domā tikai par peļņu. Tiem neinteresē, kā būs sadzīvot ar nestabilu, slimu vai agresīvu dzīvnieku. Tāds liktenis piemeklēja ļoti īpašu kaķu šķirni – turku angoru. Baltais kažoks nesa līdzi virkni ar problēmām, kuras sāka uzskatīt par šķirnes īpatnībām. Selekcija nebija attīstīta un cilvēki sadzīvoja ar kaķiem, kas pilnībā atšķīrās no īstās turku angoras, rotaļīgas, mīlīgas ar perfektu zīdainu kažoku. Bija raksturs savādāk. Tas ir pirmais un galvenais, jo mēs dzīvojam ar tiem dzīvniekiem, un ja viņš ir agresīvs, labi, citiem patīk ar tīģeriem mājās dzīvot, bet es domāju, ka pārsvarā visiem gribās mājas mīlulī, kurš tev dos mīlestību, ja? Kuru tu vari papājāt, kuru tu vari samīļot, pabučot, un viņš atnāks tev klīpī. Tad tie turku angori bija diezgan agresīvi, un tas ir saprotam, kāpēc.
Selekcijas darbs bija ilgs un sarežģīts, lai tiktu pie ideālās versijas. Turku angoras kaķa, kāds redzams šobrīd. Viņš pats parāda, kāds viņš ir. Viņš grib mīlestību, viņš mīl cilvēkus. Viņš grib bučoties. Jā, tā ir viena no galvenajām turku angoras kaķa īpašībām – bezgalīga mīlestība un uzticēšanās cilvēkam. Mājās šie kaķi mēdz sekot pa pēdām, taču nav uzbāzīgi vai skaļi. Kažoks neprasa īpašu kopšanu, zīdainā spalva nesaveļas, un tāpat angoriešiem ļoti patīk spēlēties un dzert ūdeni no krāna, bet ne peldēt. Tiem ir arī savdabīga īpatnība, kas saglabājusies šķirnē vairāk kā 400 gadus – garākas pakaļkājas. Tās palīdz angoras kaķiem lēkt ļoti augstu. Viņi visu laiku iet pakaļ tev, tā kā suņi. Tiešām viņu var dresēt, vienīgi vajag pacietību un saimnieka gribēšanu. Tā kā iemācīt viņu var visu ko. Nu, vienīgi huligāni no bērnībā ļoti līdz 3 gadiem būs saplēstās tur, statuetes, vāzes, jo viņi ir ziņkārīgi. Ziņkārība un vēlme sadarboties ar cilvēku ir kaķa augstā intelekta apliecinājums. Tas ir inteliģents, jūt savu saimnieku un cenšas pielāgoties jebkurām dzīves situācijām. Kaķis labi sadzīvo ar citiem dzīvniekiem, var kļūt arī par īstu auklīti arī bērnam. Protams, tas viss notiks, ja satiksies saprotošs saimnieks un arī īsts turku angoras kaķis, ko apliecinās dzīvnieka izcelsme un ciltsraksti. Viņš nekad pats nesāks kaut ko taisīt, piemēram, atvert skapī, ja? Viņš tur nesēdēs un nemocīsies mēģināt atvert, tas liekās kustības viņš nedarīs, viņš paskatīsies, kā es to daru. Vienu reizi paskatīsies, otru reizi paskatīsies un 3. reizi viņš pienāks un viņš atvers durvis. Tā kā IQ viņam tiešām ir augsta. Ja savās mājās vēlies veselīgu ilgdzīvotāju, kas ir ļoti aktīvs ar sunim raksturīgu pakaļstaigāšanu, ieskaties turku angoras kaķa acīs. Un varbūt tā būs mīlestība no pirmā acu skatiena. Tik daudz mīlestības. Man neviens kaķis savā mūžā nebija devis kā Turcijas angors. Un tāda sajūta, ka tā ir mana otrā pusīte. Desmitgadīgā Bella patversmē nonāca pēc sava mīļotā saimnieka zaudēšanas. Belliņa visu mūžu ir dzīvojusi mīlēta un aprūpēta. Tādēļ tagad sunītei ir ļoti grūti bez sava cilvēka, bez mierīgām sarunām ar savu saimnieku vakaros. Bella ļoti mīl doties mierīgās pastaigās, baudot kopā būšanu ar cilvēku. Sunīte ir ļoti maigas dabas, tādēļ būs ideāli piemērota mierīga dzīvesveida piekritējiem vai kā ideāls kompanjons vecāka gada gājuma cilvēkiem. Belliņa labi sadzīvo ar mierīgiem suņiem, bet viennozīmīgi priecātos par nedalītu saimnieka mīlestību un būtu vienīgā četrkājainā saimniece mājās. Bella ir īsts piemērs, ka neskatoties uz pieklājīgo vecumu un piedzīvoto smago zaudējumu, vienmēr vajag ticēt un nepadoties. Tādēļ noticiet arī jūs un brauciet iepazīties ar šo burvīgo sunīti. Un varbūt tieši jūs gaida liktenīga un laimīga satikšanās. Raidījuma turpinājumā skatieties. Kompanjons visās dienas gaitās. Kāda ir dzīve kopā ar mājas sesku? Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tava
Hei! Ķepa uz sirds skatītāju konkurss turpinās arī jaunajā rudens sezonā. Ķeriet kadrus ar saviem mīlulīšiem, iemūžiniet viņu nedarbus, trikus, smieklīgās pozas un arī neparastās izdarības. Filmējiet un sūtiet mums. Ķepa uz sirds mājaslapā atradīsiet instrukciju, kā augšu pielādēt savu video. Tie video, ko esat sūtījuši mums jau iepriekš, arī vasarā, nekur nav pazuduši. Mēs tos esam apkopojuši un rādīsim arī rudenī. Rass. Nu, dārzniecīte, kas tur ir? Tur tas. Un kur viņš tagad paliks? Šķūnī? Jā, viņš tam šķūņa līd apakšā. Tas kaķis ir, Jā. tas ievīd arī. Ievīd čia kaķa. Nu, Lojas. Jā, Loisīts nes koku. Varenu koku. Jā, kurināsim kamīnu. Jā. Angela, kur tu nes tev koku? Kur tu nes viņu? Kā jau uz mājām nes? Jā, pataisno uz mājām. Nu, tu aiznesīs līdz mājām? Filmē, sūti mums un padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un saņem lieliskas balvas no Ķepa uz sirds. Lādzīgais suņu seniors Opelītis pagājušā gada septembrī tika atrasts viens, apjucis klaiņojot pa ceļa braucamo daļu un tikai pateicoties nevienaldzīgam šoferītim, suņuks nonāca drošībā patversmē. Sākotnēji apjucis un nedaudz atturīgs, suņuks ar cerību pilnu skatienu sagaidīja katru patvērsmes viesi, cerot saskatīt kādu zināmu seju. Bet, diemžēl, mīļajam suņu Opim tā arī neviens neatbrauca pakaļ. Un nu, Opelītis jau katrā patvērsmes viesī cenšas saskatīt cilvēku, ko sauc par savējo. Opelītim ir 10 gadu. Viņš lieliski sadzīvo ar citiem suņiem un ir draudzīgs arī ar pieaugušajiem, kā arī ar bērniem. Katra diena nes cerību. Un arī varbūt pavisam drīz arī šis suņuks satiks savu cilvēku, kura sirdī un mājās būs vieta tieši viņam, Opelītim. Līdz
Lizetes ceļš pie eksotiskā mājdzīvnieka, mājas saska, bija diezgan klasisks. Suns, kaķis viņai mājās jau bija, bet gribējās ko neparastāku. Par saskiem es iedomājos, es saskatījos video, un tas bija tas klikšķis. Man ļoti patika, cik viņi ir atraktīvi, un tā kā, izstāsta, ka nekad nav garlaicīgi ar viņiem, bet viņi mēdz arī būt tik mīlīgi un cilvēciski, un pieķerās cilvēkam, un es sapratu, ka es gribētu tādu maziņu dzīvnieciņu. Patiesībā par īsti eksotisku dzīvnieku mājas sasku vai fretku uzskatīt nevar. Mājas sasks kā mājdzīvnieks bija pazīstams gan Romas impērijā, gan faraonu Ēģiptē. Vēlāk viduslaikos izmantots ne tikai kā kompanjons, bet kā peļu un žurku ķērājs. Francijā, Anglijā un Vācijā mājas sasks bija medību dzīvnieks. Mednieki to laida alās, lai izdzen trušus. Latvijā mājas saski parādījās 70. gados, un tos arī sauca par fretkām. Savu medību instinktus mājas sasks Lizetei nodemonstrējis ātri. Jā, viņi noteikti nav galīgākie eņģelīši. Viņi diezgan jāmāca, lai nekož, jo man ir bijis tā, ka man iekož pirkstā, un kad es domāju, ak, nē, jābrauc uz ātriem, aizbrauc. Un man kādu laiku arī bija bail no saskiem pēc tā kodiena. Es domāju, ka, ja cilvēks īpaši nav pieredzis pie tādiem kodieniem, ka tas varētu diezgan slikti beigties. Noraustīties, aizlidināt, kaut kas tam līdzīgs. Mājas sasku ašums un aktivitāte bijusi lielākais pārsteigums. Vizuāli viņi ir mazi, jauki, veikli zvēriņi, bet patiesība var maldināt. Mani pārsteidz tas, cik viņi ir, kā lai maigi pasakt, brutāli viens pret otru. Viņi nav maigi, un es varu iedomāties, ka cilvēkiem no malas tas izskatās šausmīgi. Man draudzene atnāca, viņa redzēja, kā viņi spēlējas, un domāja, ārprāts, tam nav viņi jāšķir, un tāds, nē, viņi spēlējās. Savu izvēli Lizete nenožēlo. Bērnībā viņai bijuši arī kāmīši un zaķīši, bet saski ir mīļāki. Lizete uzsver, ka pēc izturēšanās viņu vairāk atgādina suni vai kaķi, nevis grauzēju. Arī reizēm dzirdētie stāsti, ka saski ir diezgan atturīgi un nelabprāt kontaktē ar saimnieku, nav patiesi. Man šķiet, ka reaģē tāpat, jo es, piemēram, ieejot no rītiem iekšā, viņi jau dzird manus soļus, kad es tuvojos istabai, viņi nostājas pie durvīm. Viņi stāv uz pakaļkājām, grib, lai paceļ opā, bučas dod no rītiem. Pret svešiniekiem vai viesiem saski gan ir atturīgāki. Viņš pārsvarā tikai mani mīl. Viņš ļoti reti ļauj, kad kāds cits viņu patur rokās. Un viņš vienkārši pastos uz viņu, zina, ka mans mīlulīts. Pagāja pāris mēneši, man šķiet. Es sapratu, ka viņam vajag draugu, jo man likās, ka diezgan garlaicīgi vienam istabā, un it īpaši, es vēl mācos, un uzrakstīju, ka man kārojās vēl viens sasks kompanjons, un pēc 2 nedēļām man šķiet, kad brauc pakaļ. Lizete domā, ka mājas saskam noteikti ir vajadzīgs kompanjons. Es domāju, ka tomēr vajadzētu 2, jo viņiem tomēr tādi, man šķiet, bārdi dzīvnieki, un viņiem patīk kompanjoni spēlēties. Jā, man liekas, vajadzētu vismaz 2. Pašai Lizetei šobrīd ir jau 4 mīlulīši. Es nevarēju beigt viņus ņemt. Viņi tik forši dzīvnieci, kā tu vari neņemt vēl? Pamazām sasku kompānijai arī augušas prasības pēc lielākiem apartamentiem. Viņiem sākumā bija tikai viena istaba, un es sapratu tādu maziņu. Un viņiem patīk it kā ārā, tā kā svaigs gaiss. Es domāju, vajag jau to voljēru. Un es to uztaisīju, un viņiem tik nenormāli patīk rakties, skraidīt pa zāli un daudzīties. Jo es viņiem biju istabā ielikusi, kur rakties, baseiniņu. Bet es sapratu, ka tas nav tas pats, kas ārvoljērs.
Var, protams, seskiņu turēt arī dzīvoklī, bet, ja ir iespēja, tad labāk tomēr ierīkot voljēru ārā. Lielākās bailes Lizetei gan bija par to, vai sesku smarža nebūs pārāk spēcīga. Es, godīgi sakot, biju visvairāk satraukta par to smaku, par ko visi runāja, cik briesmīga, ka nevar savaldīt un ka bezmaz vai, es nezinu, jātur ārā viņu. Bet īstenībā nav tik traki, man šķiet. Ja tu kopi, ja tu tīri visu, tur galīgi minimāli. Mājas saskiem piemīt specifisks aromāts. Dažiem tas atgādina medus smaržu. Jā, man atgādina kaut kādu medu, bet man visvairāk atgādina vecas grāmatas, kaut kāda veca bibliotēka. Mājas sasku barošana nav sarežģīta. Dabā viņš ir plēsējs, kurš medī peles, žurkas, trušus, vardes, retāk putnus un kukaiņus. Ēdienkarte ir līdzīga kaķa barošanai. Es dodu sauso barību, gaļu, cāļu sirsniņas, cālīšus, pelītes. Lizete savus mīlulīšus cītīgi socializē. Tie tiek vēsti arī pastaigās pa Kuldīgu. Reizēm kopā aiziet uz veikalu. Saski ir apķērīgi un mācās ātri. Es viņam iemācīju iet pie pavadiņas, un es viņu nesu līdzi somiņā kopā ar brāli Bazilu. Tad, kad vajag, es viņus izņemu no somiņas, viņi nokārtojās zālītē, kas ļoti priecājos par to. Cilvēku reakcija ieraugot Lizeti pastaigā ar sasku parasti ir pozitīva. Pajoko, pajautā, kur tādu brīnumu var iegādāties. Šobrīd Lizete arvien biežāk domā par nākotni. Drīz būs jādodas lielajā dzīvē prom no vecāku mājām. Es domāju, ka es gribētu visu bandu ņemt līdzi, bet es atkal domāju par to, ka vai es varēšu viņiem nodrošināt tik labus apartamentus. Es nezinu, jo viņiem tik nenormāli patīk tas voljērs un ka viņiem ir sava istaba un te daudzīties un visu kaut ko darīt. Man bail, ka es varbūt to nevarēšu nodrošināt. Savu dzīvi bez savas uzticamās bandas Lizete vairs nevar iedomāties. Neviens cits mājdzīvnieks ar saskiem konkurēt nevarot. Kādreiz arī varbūt man šeit domāja, ka saski nevar būt tik mīļi. Es nezinu, kā lai paskaidrotu. Bet man likās, ka viņi nav baigi tādi cilvēku dzīvnieki varbūt. Es kādreiz tā domāju. Bet man tagad vispār domas ir mainījušās un es saprotu, ka viņi ir vienkārši, viņiem patīk būt ar cilvēku. Tas arī šajā nedēļā ir viss. Rakstiet mums un stāstiet savus stāstus. Un atgādinām, ka ķepa uz sirds katru svētdienu varat dzirdēt arī radio. Ekspertu padome, aktuāla informācija un tikšanās ar īstiem dzīvnieku draugiem. Klausieties ķepa uz sirds katru svētdienu 11 no rīta Latvijas Radio 2. Zinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tā.